Sēņot ir patīkami, kad ir sēnes. Mans palīdz. Lielais brālis. Man ļoti reti, kad tas izdodas. No tā lielā? Sūties litru ar kimči. Bet man viena no mīļākajām sajūtām ir tā, ka tu esi tikko uztaisījusi kārtīgu spārītu, izmaskājusi matus, uzlikusi masku, paturējusi LED masku, katrā ziņā veltījusi vismaz stundiņu sev un jūties beigās kā no jauna piedzimusi, bet čau mani mīļie, čau mani skaistie un burvīgie cilvēki, un esiet sveicināti atpakaļ, esiet sveicināti jaunā vlogā, esiet sveicināti visticamāk, ka brīvdienu vlogā. Es, godīgi sakot, neplānoju filmēt šajās brīvdienās, jo, godīgi sakot, mums arī nekas tāds nav paredzēts. Man šīs brīvdienas bija paredzētas atpūtai un patiesībā nekā nedarīšanai un kontentu rediģēšanai, bet šorīt no rīta, kad es gribēju sākt rediģēt video, kuram būtu jābūt laivā rītvakarā, es sapratu, ka es neko neesmu uzfilmējusi un man pat nav ko rediģēt. Tāpēc jā, es nezinu, kur šis vlogs aizvedīs un ko mēs ar jums darīsim, bet es izdomāju jāslēdz vien kamera iekšā un jāsāk filmēt, jo bieži vien ir tā, kad šie te neplānotie vlogi ir visforšākie. Es pieņemu, ka šis vlogs būs īsāks nekā citi vlogi, bet nekas, vai ne? Starp citu rakstiet komentāros, kāds priekš jums ir optimālais vloga ilgums. Ja es pati atbildu uz šo jautājumu, tad man vislabāk patīk tādi vlogi, kuri ir 20-25 minūšu garumā, kā labs seriāls, bet nedaudz īsāks. Bet, dotajā brīdī es teikšu, ka ir, ja es filmēju tik garus vlogus, tad man ir ļoti grūti iekļauties šajā pašas izvirzītajā grafikā, jo tie ir 2 YouTube video nedēļā, tas ir 1 Patreon video nedēļā, tie ir 3-4 Instagram posti un tie ir 7 TikToki. Jā, es zinu, izklausās traki, bet jā, jūs jau zināt, ka man patīk sev uzstādīt trakus mērķus, trakus uzdevumus, tad es jūtos vislabāk. Bet jā, pulkstens ir 12:28 minūtes. Mazā smalkmaizīte Čučā, es domāju, ka viņa pavisam drīz celsies, jo viņa jau guļ diezgan ilgi. Vīrs ar Markusiņu jau no paša rīta aizbrauca uz zemes gabalu darboties tur. Pēc tam viņi 4:30 dosies uz kino, uz filmu Kā pieradināt puķi. Tā kā principā var teikt, ka mēs ar Emīliju visu dienu šodien esam divatā, par ko es vispār pilnīgi un galīgi nesūdzos. Es domāju, ka mēs varētu iziet pastaigāties, lai gan, ko sola prognoze. Prognoze sola, ka līdz 6:00 vakarā. Tā kā teorētiski varētu noriskēt un iziet ārā pastaigāt, bet prognoze, mīļie mani, kas tā par prognozi? Es saprotu, ka es pēdējā laikā ļoti bieži pukstu par laikapstākļiem, bet es atvainojos, tas nav normāli.
Labrīt jums no skaistajiem Latvijas mežiem. Mēs izdomājām, ka mēs šorīt no rīta atbrauksim sēņot. Sākotnējais plāns. Vakar, kad mēs sākām runāt par to, ko mēs varētu šodien darīt, es piedāvāju, varbūt mēs varam aizbraukt uz kādu, piemēram, spēļu istabu, tad es pateicu, varbūt varam braukt sēņot, un visi vienbalsīgi nobalsoja, brauksim sēņot pēc Gailenēm. Cikos izbrauksim? Brauksim agri, 7 no rīta. Kā jūs domājat, cikos mēs izpendelējāmies no mājām? Protams, kā dotajā brīdī pulkstens ir pāri 9, bet vienalga, ņemot vērā to, ka mums ir 2 mazi bērni, es uzskatu, ka tas ir ļoti, ļoti, ļoti labi. Vīrs ar Emi un Markusu ir kaut kur tur. Viņa nāk, savukārt mēs atbraucām uz mūsu mežiņu, kur mēs bijām lasīt Gailenes arī 2 nedēļas atpakaļ, un mēs atradām ļoti daudz. Un jāsaka, ka šoreiz sākums ir arī labs. Mēs esam atraduši jau diezgan daudz sēnes un tādas lielas. Un mēs esam atraduši tādas lielas Gailenes. Tā kā jā. Sēņot ir patīkami, kad ir sēnes, tas ir pilnīgi viennozīmīgi. Es neesmu tētis. Es tevi arī. Un tā, mēs izdomājām, es izdomāju, ka es pēc tādām garām stundām virtuvē, kamēr es notīrīju visas Gailenes, kamēr es uztaisīju pusdienas, tas viss man aizņēma kādas 3 stundas. Un tagad es izdomāju, ka es gribu iziet pastaigāties, jo atzīšos, ka es pārēdos un gribās izstaigāt smagās pusdienas. Markus pieteicās man līdzi. Bet jā, iemesls arī tam, kāpēc es gribēju iziet ārā no mājas, ir tāds, ka gribu aiziet līdz Olimpijai, jo pirmkārt es gribu piešūt bikses no kostīma, ko es nesen iegādājos Flamē, ja jūs neredzējāt. Es viņu rādīju savā pēdējā Patreon video, tā kā pievienojieties Patreonam. Un vēl man ir atnākusi paciņa. Tā kā jā, tāds ir iemesls, kāpēc es gribu aiziet līdz, kāpēc mēs ejam tagad. Jā, gribu aiziet līdz Olimpijai un uz spēļu laukumu. Jā. Mans palīgi. Lielais brālis. No tā lielā? Jā! Un kā? Bija labi. Tu saguri. Eksploatē māsas ratus. Sveiciens. Pirmdienā es runāju nedaudz pieklusināti, jo mazās malkmaizīte čuč pirmo dienas miedziņu, bet man ir tāda sajūta, ka mēs, ja ne šodien, tad pavisam drīz pāriesim uz 1 dienas miegu, jo viņai dotajā brīdī pirmais dienas miedziņš ir diezgan garš, 2,5 stundas, un otrais miedziņš ir salīdzinoši īss, un viņa aizmiega aizvien vēlāk un vēlāk, līdz ar to jā. Man ir tāda sajūta, ka mēs drīz pāriesim uz 1 dienas miegu, par ko es nesūdzos.
jo tādējādi es kaut cik varu rēķināties ar to, ka viņa guļ. Bet jā, šodien ir pirmdiena, šodien ir vairāk tāda satura rediģēšanas diena. Es esmu pārplānojusi savus darbus un izdomājusi, ka pirmdienas man būs tāds mierīgākas dienas, jo ja es sāku pirmdienu ar milzīgu to-do listu, man ļoti reti, ka tas izdodas. Bet jā, pagaidām, jau pāris nedēļas es piekopju. Es par šo esmu runājusi vienā no iepriekšējiem vlogiem, ka pirmdienas man ir tāds mierīgāks dienas, savukārt sestdienas man ir tādas strādājošas dienas, un pagaidām man ļoti patīk šī sistēma, bet pirms es finišēju šo vlogu, es gribu padalīties ar to, kas man tika atsūtīts. Pirmkārt, es vakar pasūtīju sev kimči. Ja jūs esat skatījušies kādu no maniem video, ko es ēdu nedēļas laikā, tad jūs zinat, ka es esmu diezgan apsēstā ar kimči, un es pat taisījos viņu taisīt pati, bet tad es sāku meklēt sastāvdaļas un sapratu, ka es labāk uzticēšos profesionāļiem. Un es esmu atradusi patiesībā par šo Instagram lapu, es jau zinu sen, bet veicu pasūtījumu es salīdzinoši nesen no kimči Trakais trusis, un es pasūtīju sev litru ar kimči, tā kā katra ēdienreize šonedēļ ir kļuvusi vismaz 5 reizes labāka. Tā kā, ja gadījumā jūs arī esat lieli kimči piekartēji un meklējat, kur varētu pasūtīt, tad atstāšu viņu Instagram lapu video aprakstā. Un tad man atnāca vēl viena paciņa. Šī ir PR paciņa no Baidos nepareizi izrunāt. Man ir atsūtīts vieglas konsistents emulsija ar mitrinošām un antioksidantu īpašībām, kas aizsargā, atjauno un mīkstina ādu. Emulsija ar SPF 50+. Šādi te izskatās. Un otrs produkts, kas man ir atsūtīts, ir akts serums ar vitamīnu C. Optimāla antioksidantu sistēma, kurā apvienots tīrais C vitamīns ar alfa liposkābi un E vitamīnu. Uz lietošanu uzklāt vakaros uz sejas, kakla un dekoltē ādas. Šis izklausās ļoti interesanti. Labprāt pamēģināšu. Tā kā jā, mani mīļie, es domāju, ka ar šo es finišēšu šo weekenda vlogu. Paldies, ka bijāt ar mani, paldies, ka skatījāties šo video un tiekamies tuvākajā nākotnē. Tā!